Kādu reizi lapsa nozagusi bērniem ragaviņas. Kad bija liela sērsna, viņa vizinājās mežā no gluda un augsta kalniņa. Vilks staigādams uzgāja lapsu vizinoties, un vilkam arī iegribējās pavizināties. Nu, vilks gāja pie lapsas lūgties. Kūmiņ, dod man ragaviņas, kaut vienu reizīti nobraukt. Bet lapsa lepna būdama brauca vieno kalniņu, nemaz vilka lūgumu neklausīdama. Vilks brīdi uzgaidījis, atkal lapsas lūdzās. Kūmiņ, dod man ragaviņas, kaut vienu reizīti nobraukt. Es taču nesalauzīšu tavas ragaviņas. Nu, lapsa paklausīja vilka lūgumu un sacīja: Tu, kūm, sēdies ragaviņās. No kalna es vilkšu tevi, bet novilkusi lejā, ragaviņās sēdīšos es, un tu mani vilksi atpakaļ. Vai būsi tā, kūm, ar to mierā? Jā, kūmiņ, ar labu prātu, vilks atbildēja lapsai. Nu, vilks iesēst un lapsa velk ragaviņas. Taču tavu nelaimi. Kā tik lapsa sāk vilkt ragaviņas ar vilku, ragaviņas salūst, un vilks izkrīt ārā. Abi nolaiž ausis un veras apstulbuši. Lapsa sāk vilku lamāt, sacīdam: Stāvausi, tu nemācēji sēdēt, un tāpēc tev ragaviņas salūza. Ko tagad darīsi, stāvausi? Ko liksi, to i darīšu. Esmu vainīgs. Vilks galvu nodūris, atbildēja. Nu, ja tā, tad klausies, ko sacīšu, un mums būs atkal jaunas ragavas. Tu, kūm, aizēj uz tuvējo ciemu un nozodz puišiem cirvi. Tad aizēj mežā, kur vairāk bērzu, un meklē, kur taisnāks bērziņš. Atradis sāc cirst runādams: cērtu taisnu, būs ilīgs. Cērtu taisnu, būs ilīgs. Un tā tālāk, kamēr nocirtīs. Ja tā cirtīs, tad bērziņš paliks līks par sliedīti. Taču vilks lapsas mācību iegaumēja atžgārni un devās mežā saucot: Cērtu līku, būsi taisns, cērtu līku, būsi taisns, un tā tālāk. Cikām nocirta un apdzinēja, tikām bērziņš kā bija, tā palika taisns. Un tā vilks un lapsa pie jaunām ragavām arī netika.